Bruno Seržāna atmiņu stāsts omaniešiem nepakļāvos. Ir tāda pārliecība, ka malā stāvēt nedrīkst. Arī es, kā visi ļaudonieši, biju Vecmilgrāvī. Kad tur ierados, tur bija maz, aptuveni 50 cilvēku. Ceļa malā jau stāvēja mašīnas ar sasistiem stikliem un sašautām riepām. Mūsu vienīgais ierocis bija gāzmaskas. Netālu atradās omona bāze, un viņi bieži brauca garām, izteica visādas nepatīkamas replikas un piezīmes. Atceros, kā uz tilta apstājās 2 automašīnas ar ķieģeļiem, un drīz vien pie mašīnām piebrauca omanieši un sāka lamāties. Šoferi viņiem nepakļāvās, tāpēc tos izvilka no mašīnas, nometa zemē, sašāva riepas, radiātoru, izsita stiklus. Pie mums tad bija atbraukuši arī ārzemju žurnālisti. Ja nemaldos, tad viņi bija no Zviedrijas. 17. janvāra pēcpusdienā pie mums bija atbraucis Inkuļa kungs. Viņš atveda somu. Somā bija maizītes, tēja, kafija. Daudz cilvēku mums nes arī cigaretes, un tantiņas pat apvainojās, kad neņēmām viņu maizītes. Omanieši arvien vairāk sāka braukāt pa tiltu, apturēja garām braucošas mašīnas, ja kas nepatika, izsita stiklus, spoguļus, jo viņi to varēja darīt, jo viņi tak bija bruņoti. Omanieši no mašīnām izlēca un sāka ielenkt cilvēkus ap ugunskura. Skanēja pavēles gulties, sākās apšaudes. Es viņiem nepakļāvos un metos bēgt. Nāca vilciens no Rīgas, tāpēc es ātri pārskrēju pāri sliedēm, un es biju vilciena otrā pusē. Omanieši no muguras šāva pa sliedēm un mums nopakaļ. Bet tad es satiku Jāni Strumpu un vēl citus. Mājās mēs pārbraucām ar vilcienu. Šodien esmu bezdarbnieks un pa politisko situāciju konkrēti atbildi nevar dot. Reizēm tā ir, kā ir. Bet ja atkal vajadzētu doties aizstāvēt Latviju, es nedomādams brauktu un darītu.